Zemītes pamatskolas Marsa izpētes komanda ceļam gatava? Jā! Laimīgu ceļu, dodieties uz starta laukumu! Paldies! Kosmiskā zonde pievienota Marsa stacijai. Uzsākta misija. Marsa izpēte. Komanda pārbaudīt ierīces. Tehniķi ziņot par iekārtām. Iekārtas darbojas, stacijā viss kārtībā. Mediķi biologi ziņot par vidi. Skābeklis atbilstoši normām. Zaļie augi sīpolē zina, ka viss kārtībā. Žēl, ka nesmaržā kā uz zemes. Ģeologi ķīmiķi, tev tiks dots uzdevums doties ārpus kosmiskās stacijas. Savākt tieši no Marsa virsmas? Tieši tā. Sagatavot laboratoriju darbam. Cerams, neuznāks milšvēta un ģeologam viss izdosies. Netīro ūdeni mēs destilēsim gar šo aparātu. Atkritumus mēs dedzināsim šajā krāsaņā. Esmu atgriezies ar iešu pāraugiem. Tagad pārbaudīsim to sastāvu. Ieši ir sarkani un sausi. Atgādina mālu. Nav konstatēta ūdens molekulu klātbūtne. Vai ir iespējams uzzināt kādu kopā ar Marsa pagātni? Vēl pagaidām nē. Veiksim magnētisko vielu spektru izpēti. Es pārbaudīšu mikroskopā, vai ir iespējams būt baktēriju klātbūtni. Pat labam uz Marsa nav ūdens un dzīvošanai piemērotas atmosfēras. Taču vienmēr tā nav bijis. Laikā, kad uz Zemes tikko veidojās dzīvība, iespējams, ka uz Marsa jau bija piemērota atmosfēra, tecēja upes un viļņojās okeāni. Tagad tas viss ir zudis. Kad gribās uz mājām. Parunāsim ar Zemi caur Skype. Jā! Sveiki! Sveiki, Marsa pētnieki! Kā klājas? Labi! Ko tad esat jaunu uzzinājuši? Mēs meklējām un pētījām iežus. Uzzinājām pagātni. Meklējām mikrobus. Meklējām ūdeni. Nu, vai atradāt? Jā! Kaut ko jā un kaut ko nē. Iežus mēs atradām. Ar ūdeni vēl tā pagrūtāk. Vai visi esat veseli? Jā! Un kad tad plānot doties atpakaļ? Pēc nedēļas! Un tad gaidam jaunas ziņas. Labi! Ziņojiet, kad būsiet visu labu. Atā! Sveiciens citiem Marsa pētniekiem! Mums iet labi. Atklāsim, kā dzīvot uz Marsa. Atklāsim ūdeni, lai cilvēkiem būtu patīkamāka dzīve uz Marsa.